Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lakstiņš-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies jau 60. rubrikas darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Atcerieties, pagājušo reizi es jūs aicināju aizdomāties par tādu teicienu, ja nejautāsi, atbildi vienmēr būs nē. Ap to laiku es izlasīju Guntara Rača autobiogrāfisko stāstu Trakais, un jau kuro reizi iedomājos, ka es taču varētu uzaicināt Guntaru uz sarunu raidījumā Grāmatzīme, parunāt par rakstīšanu, dzejošanu, lasīšanu un tam līdzīgi. Bet līdz tam bija neskaitāms reizes sev atrunājusi no šī mēģinājuma viņu uzrunāt, jo man likās, viņš jau noteikti man pateiks nē. Bet tā kā es jums pagājušā sērijā aicināju tātad uzdrošināties piepildīt savus sapņus, tad es pati saņēmu drosmi un uzrunāju Guntaru Facebookā, vai viņš piekrist ar mani parunāties Grāmatzīmē. Un atbilde bija jā, par ko es joprojām esmu ļoti, ļoti priecīga. Un šo ceturtdienu, 8:00 vakarā, Facebookā un YouTube'ā ies gaisā 52. ja nemaldos Grāmatzīme, kurā mēs ar Guntaru Raču runāsimies par visu, ko saistībā ar literatūru. Bet, ja tev tajā laikā ieplānots kaut kas cits, nesatraucies, visi raidījumi ieraksti būs pieejami vienkopanā mājaslapā www.gunitasstasti.lv un aicinu joprojām uzdrošināties sapņot un spērt to pirmo soli, lai savu sapni piepildītu. Čau!